Vai varēja sākt? Var. Tā, sveiki. Prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Un jūs esat nonākuši tagad līdz, es saprotu, Valkai, ja? Atrodamies Rīgas lielā 5. Tad šī ir tā māja, kuru nesen kā renovētu. Kvalitātes māja. Ēka ir 4 stāvi, viens stāv piebūvēm. Ēkas pirmajā stāvā un zaļā pagrabstāva ir komerctelpas, respektīvi dzīvokļu īpašums sākās no otrā stāva. Kopumā dzīvokļi ir 24. Ēka kā tāda pati pirmreizējā eksploatācija bijusi uzsākta 1970. gadā un atjaunota tā tagad ir tikusi 2022. gadā. Tā, ņemot vērā iepriekšējos ieteikums, ēka pēc tehniskā apsakošanas atzinuma ir bijis ļoti sliktā stāvoklī tieši inženieru komunikācijas. Pat nolietojums bija vērtējams līdz 80%. Tas tā kā vairāk ir apkure, ūdensvads un kanalizācija. Un, protams, ēkai bija ļoti lieli siltuma zudumi arī. Respektīvi 318. sērija, silikāta ķieģeļu mūris, ļoti daudz izdrupumi, malējie dzīvokļi sūdzās, ka viņiem iekšā ir pelējums, jums nebija siltināšanas. Siltinājums bija kaut kāds minimāls. Bet, atjaunošanas ietvaros iedzīvotāji nolēma, ka ēka ir jāatjauno. Un atjaunošanas izmaksas kopā sastādīja 604 12,33 €, no kurām 50% sēdz altums. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, tika veikts šādi darbi. Ārsvienu siltināšana ar 150 mm biezu akmensvati, sokola siltināšana ar 100 mm biezu putoplastu, jumta siltināšana un seguma atjaunošana, siltinājuma biezums 200 mm. Kā arī tika atjaunots lietas ūdens notek sistēma, daļai logu un durvju nomaiņa, ventilācijas skursteņa remonts un to tīrīšana, gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana logos, ieejas jumtiņa atjaunošana, ēkas apmales atjaunošana, kāpņu telpa, kosmētiskais remonts un inženieru tīklu sakārtošana. Respektīvi nomainīts ūdensvads, apkuras sistēma, sadzīves kanalizācijas sistēma. Un izbūvēt, protams, arī zirveņas aizsardzību. Tas pa lielam arī viss. Ņemot vērā par patēriņiem, tad 23. gada ēka kopumā patērējusi 113,576 MWh. Salīdzinot ar 21. gadu, kas 21. gadā bija 264,109 MWh. Un 20. gadā tās bija 223,661 MWh. Un procentos tas ir? Procentos tā nereikinē, bet rupji varētu teikt, ka ietaupījums vairāk 50%. Un veicot ēkas energosertifikāciju pirms ēkas atjaunošanas, ēka tika novērtēta ar E-klasi, kopējais patēriņš kopā bija 160. Un pēc renovācijas pieņemot eksploatācijā, energoklase ir uzrādīta B un kopējais patēriņš ir 74. Celtniecības darbus veic pilnsabiedrība P&S būvniecība, būvuzraudzība IK Reģis, autoru uzraudzība SIA Artemī un projektu vadību veic SIA AB būve. Paldies! Jā. Jautājumi? Jautājums droši. Ar izstājumu pret bezdalīgām mums vajadzētu nopatēt. Pirmo reizi redzu, bet Gordā.